Priekšlikums aizliegt trešo valstu pilsoņiem strādāt kā pašnodarbinātajiem, protams, izraisīja ļoti plašas diskusijas gan Saeimā, gan publiskajā telpā. Bet vienlaikus tas izgaismoja robus imigrantu nodarbinātības kontrolē, kur iestādēm gluži vienkārši nav informācijas un vienotas izpratnes. Aizsardzības komisijā deputāti vienojās, ka šāds mehānisks aizliegums, aizliedzot vienu nodarbinātības formu, nav efektīvākais ceļš, taču tika atbildīgajām institūcijām dot konkrētu uzdevumu, lai to pēc būtības risinātu. Sadarbībā ar darba devēju organizācijām šobrīd tiek izstrādāta pienācīga uzskaites sistēma, lai imigrācijas likuma normas tiktu ievērotas un ārvalstu studenti nepārsniegtu šīs likumā noteiktās darba stundas. Lai novērstu situāciju, ka iestādes strādā atrauti, tiks risināta arī datu apmaiņas starp valsts ieņēmumu dienestu, pilsonības migrācijas lietu pārvaldi un pārtikas veterināro dienestu, nodrošinot pilnīgu šo strādājošo kontroli un identificējamību. Tāpat ir arī uzsāktas sarunas ar platformu īpašniekiem, pieprasot ieviest stingru darba laika stundu uzskaiti un papildu autentifikāciju, lai regulāri pārbaudītu strādājošo identitāti un darba atļaujas. Princips ir pilnīgi skaidrs. Studentiem ir jāmācās, darbiniekiem ir jāstrādā. Pašnodarbinātie studenti nedrīkst atrasties tādā kā pelēkajā zonā, izmantojot studiju vīzes, lai pilna laika režīmā strādātu par kurjeriem. Institūcijām ir dots skaidrs uzdevums un laiks šo sistēmu sakārtot. Ja tā uzraudzība tomēr netiks nodrošināta īsā laikā, tad droši vien būs jāatgriežas pie šī jautājuma jau stingrākā formā. Vienlaikus, protams, šajā imigrācijas likumā ir daudz citu izmaiņu, kas padarīs imigrācijas politiku krietni ievērojami stingrāku. Paldies!